Čau visiem! Nu, ot, ir beidzot man atnācis būris, priekšējais, pasūtījies viņu alītī, tāds viņš izskatās no priekšas, tad okur no sāniem, okur no aizmuguras, es jau pieliku dažus stiprinājumus viņam klāt, vot, un tagad voku šādi te stiprinājumi nāk, viņi regulējami, to var pielikt augstāk, pielikt zemāk, var pasūtīt bez viņiem, es izdomāju, kad ar viņiem, un labi, kad es pasūtīju, it kā jau var pats uzbūvēt, bet droši vien, ka tas būs ilgi, un kamēr to visu uztaisīt tik labi, lai labi tas viss izskatās un pašam acīm tīkami, bet, nu, pasūtot, tas arī viss ir ļoti smuki. Nu, ot, jāmēģina uzlikt, viņš ir virsū, ir, tagad es ar savilcējiem pievilkšu tās troses, visas klāt pie stūres, lai man netraucē, jo ir vēl tas, kad es viņu sūtīju alītī, tur varēja pasūtīt gan ar tumbām, gan ar magnetolu jau iekšā iebūvētu, bet es nesūtīju, man tie spidometri traucē, es viņu pasūtīju pliku, bez nekā man viņš ir. Tur īstenībā tajās ausīs pa malām var iebūvēt pats kaut kādas tumbiņas, un varbūt ar laiku tā arī izdarīšu, bet tagad tas ir jāuzliek, jāpastās, kā izskatīsies, kā man sanāks uzlikt, tad vēl ir viena lieta, vēl ir tie pagriezieni jāizdomā, kā jāpiebūvē klāt. Nu, tas arī tāds redzēs, laikam vēlreiz būs jānoņem viņš nost, un tad ir jāpieliek tie pagriezieni, jo oriģinālajās vietās man tagad būs tā būra stiprinājumi. Vot. Un tad tik jāliek virsū, jāskrās. Es uzlicis, tā apmēram izskatās. Viņš apmēram izskatās. Tā sprauga varbūt, nevar saprast. Tā lampa bišķu mazāka, bet tā jau labi. Te vienīgais kaut kādai, varbūt stīpu var uzlikt, es skatījies, ka daļīkā vēl stīpu var dabūt. Nu, it kā šitā arī ir labi.
nav tik traki. Man ir 2 veidi stikli. Viens ir īsāks, mazāks, šitas ir augstāks. Man it kā liekas, ka šitas augstāks. Es pabraukšu, pastīšos kā to vēju. Mazākais bišķi smukāk izskatās, viņš tā kā maziņš ir. Bet, nu, kā to vēju rauj pāri. Tad te uzliku te uz tādām skrūvēm. Tad šite te man sanāca. Te laikam var redzēt. Tur iekšā. Lūk, tur lejā. Tur es uzliku tā kā bukses. Tā ir tā vecā pagrieziena rādītāja vieta. Tur es tā kā dabūju tādu buksīti. Man nerūsējošā tērauda trubiņas izzāģēt. Ko viņu var redzēt. Tad te ir, te nevar fokus skrūve cauri. Un tad tas dzelzītis tāds pieskrūvējās te klāt tāds 3 stūra veida. Tad man ir, tad es te tajās 2, 3 vietās, tas ir pie 3 stūra 1, 2 ir pieskrūvēts. Un tad ir vēl viena vieta, kur pie stūres, man viņš nestaigā uz priekšu apakaļ. Te es dabūju, kaut kā nevar redzēt, te es dabūju borēt caurumu un taisīt tā kā papildus tādas caurumus, lai to stīpu var uzlikt. Es īsti nezinu, kam viņa bija domāta. Viņa bija domāta oriģināli šeit cauri, tā kā varbūt ap amortizātoru. Es īsti nesaprotu, kā tas bija, bet viņa bija domāta šitā. Bet, nu, es viņu pārliku savādāk, un man viss izdevās, un izliku. Protams, te dabūju likt kur uzgriežņus, kā distancerus pa vidu, jo tu te uzgriežņu pa vidu, jo viņš tā kā nevarēja savilkt kopā, jo tur gan tā skrūve lejā, kur tas pagrieziena rādītājs tā traucēja, gan vēl kaut kas tur bija, tāpēc es ieliku tā kā uzgriežņus, nerūsējušai tērauda, it kā vajadzētu bišķi smukāk, tas tā brutāli bišķīt, varbūt kaut kādu šito te, nezinu, alumīniju tādu, varbūt atrast tādu, man kaut kur ir, varbūt uzlikt pēc tam, jo te es sadabūju, varbūt var redzēt, loku te es sadabūju likt pa vidu, tieši tādu pašu uzgriezni, lai tā skrūve, kas ir tur, loku šitā te pa vidu, lai viņi neskarās klātam korpusam. Minimāli varbūt skarās, varbūt pat neskarās klāt. Un tad viņš vismaz varbūt nevibrēs vai. Bet, nu, it kā saskrūvēts ir, pielikts ir. Redzēs, būs jāizbrauc, jāpaskatās. Protams, te jānopērk ir tās apaļās skrūves jāuzliek šeit. Un šitajā vietā arī jānozāģē, jāuzliek apaļās varbūt, lai smukāk izskatās, jo nu tā kā tās vītnes baigi nesmuki ir, ka rēgojās, bišku jāuztais, jāsapērk, varbūt man ir, bet man diezgan nav tādas, man 2 bija, bet te jāsaliek kāds 3, jāuzliek tādas ar apaļajām galviņām, lai smukāk. Te jāuzliek ir, vēl ir. Un tad man ir tāda problēma ar pagriezieniem.
Ar pagriezieniem man ir problēma. Vēl jāuzdomā, kā tie pagriezieni būs, ja oriģinālā vieta bija tur. Varbūt te arī kaut kāds Kronšteins jāuztaisa. Jo tā, kad viņu pieskrūvē klāt, viņš ir bišku aiz, ja likt šitajā iekšā, viņš būs aiz šitā. Vai kaut kā, lai viņš ir šitā daudz maz. Es nezinu, jāpēģina, varbūt kaut kāds Kronšteins uztaisīt, te var pieskrūvēt ar 2 skrūvēm, tā kā jāuzstās. Jo buksi te nevar ielikt, jo šitā vītne ir pamaz, tā varētu atkāpties ar kaut kādu buksīti. Bet tā vītne pamaz jāskatās, kā te būs, varbūt kaut ko var izdomāt. Jāsaliek, jāmēģina. Tā tie pagriezieni, bet jā, te jau arī pagriezieni man arī, kā man 2 ir pasūtīti. Vispār viņiem ir plaisa. Viņi saplaisājuši diezgan. Kuri saplīsuši. Bet, man ir jauni nopirkti. It kā aļika, nebūs varbūt tik oriģināls, bet vismaz būs. Vismaz ir gumijas, jo šitās jākam ir cietas palikušas ar gadiem, un tāpēc viņas ar laiku arī saplīst. Bet tā viss jāuzliek, jāsaliek. Vēl tie pagriezieni es jau nofilmēšu, kā man sanāca, kā es pieliku. Labi, kad es neņēmu ar to rādio, kas ir, un it kā jau kaut kāds stumbiņas jau varēja te. Varbūt būtu smuki ielikt, varbūt var pasūtīt. Jo tas varētu būt tā kā aizpildīt šito tukšumu, tā kā cieta varētu būt pa smuko ielikt, varbūt kādu rāģiņu var. Bet labi, ka nepasūtīju šeit, jo šitie te traucētu un nevarētu ielikt, jo tad ir moči, kuriem te uz bākas ir spidometrs un viss pārējais, ka te ir tukšs brīvs, man viņam ir spidometrs šeit. Tad vēl es uzlikšu šitādu te, aizmugurē nopirku, un 35 eiro maksā ļoti forši. Mūsējie ražo, uzlikšu. Ot. Redzēs. Būs pa smuko. Ot, un tad jau jāskatās. Vēl ir viena jānofilmē. Man bāka ir sarūsējis oriģinālā. Jāņem nost. Jāskatās, kāpēc, cik traki sarūsējusi, jāvieno oriģinālā bāka ir sakrāsota, viss ir uztaisīts, vajadzētu būt labi. Tā man sanāk.